Sveicināti trešajā sērijā, kurā iepazīstinām ar Libra Luris mānekļiem. Iepriekšējā sērijā jūs varējāt redzēt embrionu šādu. Jūs noteikti jau esat redzējuši arī krakenu šādu. Šodien pienācis laiks embrionu tvistēlu. Iepriekšējās sērijās jūs varējāt redzēt mūsu predatoru sērijas mānekļus, piemēram, krakenu šādu un embrionu šādu. Šodien jūsu priekšā embrionu tvistēlu māneklis ar tvistera asti. Tas ir māneklis, kas ūdenī radīs pamatīgu kņadu. Godīgi sakot, kad biju mazs puika, tieši ar šādu veidu tvisteriem sāku makšķerēt. Un tieši tāpēc šis ir labs piedāvājums jaunajiem makšķerniekiem, ja viņi vēlas sākt piedzīvojumu ar spinningošanu, izmēģināt tieši embrionu tvistēlu. Vienkāršs māneklis lietošanā, vadīšanā, bet vienlaikus ļoti efektīvs. Tas nemaina faktu, ka jau saņemam signālus arī no sporta makšķerniekiem. Arī viņi mums sirsnīgi iesaka šo mānekli. Mums pašiem ieteikt nevajag, bet mums jums tas jāpastāsta, jo šo mānekli labprāt uzbrūk ne tikai asari, bet arī līdekas, sporta līdekas un zandarti. Turklāt jau pavasarī pēc Ribomania 2024 man bija prieks makšķerēt ar šo mānekli. Pirmā lieta, ko izdarīju, paņēmu to līdzi uz forelēm un tiešām bija pārsteigts, jo izrādījās, ka zivis neuzbruka tarpiem, bet tieši vispirms embrionu tvistēlu māneklim. Un tagad īpaša uzmanība jaunajiem makšķerniekiem. Ja sapņojat sākt savu piedzīvojumu ar spinningošanu, embriona tvistēle būs atbilde uz jautājumu, ar ko sākt. Šāda veida ēsmu ir ļoti viegli lietot, kā mēs jums tūlīt parādīsim, taču turklāt tas nav svarīgi šāda veida ēsmai. Tātad, jūsu izvēlētā tehnika. Protams, tam ir nozīme, bet tas nav pats svarīgākais. Vienīgais, uz ko jums būs jākoncentrējas, ir, kā pareizi to uzmontēt un vienkārši iemest ūdenī. Pēc tam asari, līdekas, zandarti vai, kā manā gadījumā, foreles ļoti labprāt uzbruks tieši embriona tvistēlu. Sāksim ar atšķirībām. Šeit mums ir embriona šāda, un šeit mums ir embriona tvistēla. Izmērs 3 tolos. Izmērs 2,5 kolos. Tieši tā. Tvisters pēc izmēra nedaudz atšķiras no embrionu šāda vai krakenu šāda. Embrionu tvisteriem ir līdzīgs sabiedzinājums, bet tas jau beidzas ar tvistera asti. Tas nozīmē, ka jaunajiem makšķerniekiem, par kuriem jau minēju šī video sākumā, pietiek to aprīkot ar vieglu džiga galviņu. Vienkāršāko. Un metot šādu mānekli un vienmērīgi tinot, jūs jau varēsiet veiksmīgi noķert tādas zivis kā asarus, zandartus vai arī līdekas. Ir vērts pieminēt, ka jau parādīju embrionu uz tvistēla 2,5 kolu izmērā, bet tā nebūtu nav mazākā šīs sērijas māneklis, jo mums ir vēl mazāki. Lūk, pat grūti to parādīt kamerai. Mūsu zīmola bērns proti embriju tvistēla 1,75 kolu izmērā. Vienkārši mazs tvisterītis, ar kuru tagad varam efektīvi apmakšķerēt vietas ar asariem, kas tieši barojas ar šāda veida sīko barību. Šeit īpaši šī 003. Krāsa dara savu darbu, kas ir forši. Šeit mums ir arī peldošs materiāls, un tas smaržo pēc zivīm. Noteikti tas darbosies arī jūsu makšķerēšanas vietās, jums pašiem par to jāpārliecinās. Un vēl par šo mānekļu iepakojumiem. Mēs tos atrodam tieši šādos blisteros. 2,5 sala izmērā atradīsim pat 10 mūsu mānekļu. Savukārt 1,75 sala izmērā atradīsim pat 12 gumijas no predatoru sērijas. Kas ir forši, šāda paciņa mums dod tiešām daudz mānekļu, lai veiksmīgi varētu ķert dažādas plēsējus. Un vēl, kas ir forši, šie mānekļi, lai arī ir mazi, ir izgatavoti no izturīga materiāla, pateicoties kam. Makšķerējot asari, mums vairs nav jāizmet gumija atkritumos, varam turpināt makšķerēt, jo šis māneklis tiešām ir izgatavots no laba, izturīga materiāla. Un atcerieties, ka makšķerēšanas veikali šos mānekļus var pārdot arī pa vienam gabalam. Pateicoties tam, jūs varat kombinēt dažādus komplektus, lai būtu dažādi izmēri un dažādas krāsas, tādējādi varat doties pie ūdens ar visu nepieciešamo līdzi un vienlaikus nepārmaksāt. Tā ir tiešām laba iespēja, īpaši, ja, kā jau minēju, jūs tikai sākat savu piedzīvojumu ar spinningošanu. Bet mēs arī saņemam atsauksmes, ka tieši šis autoembrana tvisters rada sajukums sacensībās un bieži vien tiek noķerti forši sporta eksemplāri.
Līdekas, kurus varam tieši ķert, ātri apzvejojot kādas niedrājas vai citas vietas. Aprīkojot to ar džiga galviņu vai volframa svinu, mēs varam mierīgi ķert arī līdekas. Un tagad pāriesim pie šīs ēsmas aprīkošanas. Makšķerējot ar džiga galviņām uz čeburaškas, mēs varam atļauties tādu daudzīšanu pa grunti, kas efektīvi pievilinās asaras vai citus plēsējus uzbrukumam. Vēl viens foršs papildinājums, ko varam pievienot tieši makšķerēšanai. Tādas ēsmas ir svina galviņa, bet 3 stūrveida. Tas pilnībā izmainīs mūsu ēsmas kustības raksturu. Tūlīt redzēsiet ūdenī, kā tas izskatās. Protams, tas nav obligāti jādara, bet dažreiz ir vērts pamēģināt pie ūdens, paturēt tādas galviņas un pamēģināt tieši šādi pamakšķerēt. Paskatīsimies, kā tas kustas ūdenī. Un pēdējā šodienas montāžas metode ir nedricka, jeb plakana galviņa, ko droši vien jau redzējāt iepriekšējās sērijās. Šeit mums ir tieši tvistēla embrijs noteiktā izmērā. 2,5 kolas krāsa elektro. Šādu mānekli novietosim uz grunts, un zivis to ļoti labprāt uzbruks. Tas īpaši labi darbojas ziemas periodā. Īpaši šī krāsa 0,20 elektro iegaumēja to, jo tā ir viena no vislabāk redzamajām krāsām, īpaši ziemas laikā. Tieši ziemā. Tagad paskatīsimies, kā tas izskatās ūdenī. Un klausieties, tāpat kā katrā iepriekšējā sērijā, jūs gaida neliels konkurss. Ir iespēja laimēt 2 Predator sērijas mānekļu komplektus. Un vienīgais, kas jums jādara, ir dosim iespēju jaunajiem izcelties TikTokā. Vienīgais, kas jums jādara, ir ielaikot šo video tieši šeit, YouTube. Jums arī jāielaiko konkursa TikTok video, kuru es publicēšu jums jau šī video pirmizrādes dienā. Bet papildus tam jums arī jāatstāj komentārs. Kāpēc tieši jums būtu jāuzvar? Mēs izvēlēsimies 2 komentārus un jums novēlam veiksmi. Un tādā veidā mēs esam nonākuši līdz šī video beigām. Mēs jau apspriedām embrionu tvistēlu, embrionu šadu un krakenu šadu. Svarīgi, mums vēl priekšā ir Buzz un Hrot sērijas, tāpēc noteikti abonējiet šo YouTube kanālu. Sekojiet mums arī Instagramā, Facebookā un TikTokā. Tur mēs informēsim par visām jaunumiem un visiem materiāliem, kurus mēs jums gatavojam. Papildus, ja jums nepieciešama vairāk informācijas par mūsu mānekļiem, katalogs mūsu mājaslapā vienmēr ir pieejams jums. Tur jūs varat droši apskatīt visus mānekļus, kādi ir un kādi būs, kā tos apbruņot un ar ko tos nosvērt. Uz tikšanos nākamajā materiālā!